Deputāti beidzot atbalsta Latviju pirmajā vietā ierosinājumu atļaut valsts kontrolei revidēt Saeimu. Kāda iemesla pēc Saeimas deputāti noraida ierosinājumu vēlēšanu zīmes uzglabāt gadu? Saeimā nonācis kolektīvais iesniegums par 2. pensiju līmeņa izņemšanu un nodots komisijai. Pēc Latviju pirmajā vietā ierosinājuma Centrālā vēlēšana komisija pirms 10 dienām izsludināja parakstu vākšanu par referendumu rīkošanu, lai cilvēki varētu izņemt 2. pensiju līmenī uzkrāto. 10 dienu laikā savākti faktiski 50,000 parakstu, un parakstu vākšana turpinās. Bet šodien Saeimā nonāca kolektīvais iesniegums ar vairāk kā 11,000 parakstiem arī par to pašu tēmu un tika nodots komisijai. Lūk, ko par šo teica deputāte Ramona Petrāviča. 2. pensiju līmenis nav valsts kopējā kraikase. Tas ir personificēts, individuāls uzkrājums. Tā ir nauda, kura tiek ieskaitīta personīgajā kontā, tiek ieguldīta finanšu tirgos un tieši atkarīga no katra cilvēka iemaksām. Šī nauda ir cilvēka īpašums. Tā nav valsts dāvana vai kaut kāda valsts kopējā mantība. Un kāpēc cilvēks nevarētu izņemt šo savu uzkrājumu? Mēs nerunājam šeit par 1. līmeni, bet no kura tiek maksātas pensijas šodienas pensionāriem, bet gan par 2. līmeņa uzkrājumu. Kas par to visvairāk uztraucās? Visvairāk par to uztraucās bankas. Un vai tad tiešām bankām rūp cilvēks, cik to pensiju saņems dodoties pensijā? Vai tā būs pa 20 eiro lielāka vai pa 20 eiro mazāka? Nē, bankām rūp tieši viņu procenti, kādu peļņas daļu viņi no 2. līmeņa esošajiem miljardiem saņem šodien. Beidzot, virzību Saeimā uzsāka likuma grozījumi, kas atļautu Saeimu revidēt valsts kontrolē. 45 deputāti nobalsoja par, 7 bija pret, un tie visi bija no Jaunās vienotības, un 30 atturējās. Kā parasti atturās ļoti daudzi, ja jautājumi nav īsti ērti. Šobrīd valsts kontrole nerevidē Saeimu. Par to atbild Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija, kura pieaicina ik gadu revidentu. Lūkosim, kā ies tālāk un kā Saeima tālāk lems par pašas maka revīziju. Lūk, ko par šo teica deputāte Ilze Stobova. Šis priekšlikums dot iespēju katram no jums apliecināt to, ka mēs uzticamies valsts kontrolei. Šis priekšlikums nav par to, ka mēs neusticamies Saeimai, bet tas parāda sabiedrībai ļoti stingru vēstījumu, ka Saeima nebaidās būt pāraudzītai. Nevienam nav šaubu, ka ar savu darbu un rezultātiem valsts kontrole ikvienam ir apliecinājusi to, ka šobrīd viņa ir valsts augstākā raudzes pārbaudes un revīzijas vienība. Ja Saeima ir tautas vēlēta augstākā likumdevēja institūcija, tad tieši Saeimai ir jārāda augstākās caurskatāmības standarts. Diemžēl Saeimas vairākums jau atkārtoti noraidīja Latviju pirmajā vietā ierosinājumu veikt izmaiņas likumdošanā un noteikt, ka Saeimas vēlēšanu zīmes ir glabājamas gadu pēc Saeimas vēlēšanām. Nevis tā kā tas ir tagad, kad faktiski tās tiek iznīcinātas, tiklīdz tiek apstiprinātas jaunievēlētās Saeimas pilnvaras. Par balsoja tikai 28 deputāti, protams, ka vairākums atturējās, bet nepieciešamais balsu skaits netika savākts. Te gan rodas jautājums, kas par argumentu varētu būt pret to, ka vēlēšanu zīmes tiek glabātas gadu. Lūk, ko par šo ierosinājumu teica deputāte Ilze Stobova. Vēlēšanas zīmes nav makulatūra,
kura ir vienkārši izmetama ārā. Tas ir mūsu tautas gribas pierādījums. Tieši tāpēc demokrātiskā valstī šo pierādījumu nedrīkst iznīcināt pārāk ātri. Nevienam nav šaubu, ka šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad valsts ir hibrīda kara apdraudējumā, ārkārtējām situācijām, kas katru dienu nav paredzamas. Un arī vēlēšanu laikā neviens no jums nevar apliecināt to, ka situācija var būt atšķirīga, ka nebūs trauksme, ka viss būs mierīgi. Un tāpēc mēs ierosinām to, ka zīmes ir jāuzglabā 12 mēnešus pēc vēlējuma. Lai gan Saeimas vēlēšanas tuvojas straujiem soļiem, šobrīd karsts laiks politikā. Tiek rīmēta jeb līmēta kopā jauna valdība. Un kā nu bez vienotības? Protams, ar vienotību. Raudzīsim, kā lietas attīstīsies tālāk, bet Latvija pirmajā vietā nav gatava balsot par valdību, kurā ir jaunā vienotība. Šai nedēļai tas arī viss. Piesakojiet mūsu YouTube kanālam LPV TV un ejiet un parakstieties, vai arī elektroniski parakstieties par otrā pensiju līmeņa atdošanu tā īpašniekiem, cilvēkiem. Ar jums kopā nākamnedēļ būšu es, Līga Krapāne.